Labi. Šodien es izstāstīšu par 2025. gada pavasara plāniem. Tie, kas sako nedaudz Nepālē vai ir painteresējušies, zina, ka ir faktiski 2 sezonas. Ir pavasars un ir rudens. Un viņas nav ne tā kā labāks vai sliktāks, ir dažādi aspekti. Ja pavasarī parasti kalnos vairāk sniega, ja pa ziemu ir usnīgs. Un tad tur zied rododendri un daba mostās, viss ir uz tādas nots. Savukārt rudenī vairāk, ja veic ar kalnu ciemiem, tur vāc ražu, rīsus un labību, dažreiz arī kartupeļus. Tagad vairāk ir tāda noskaņa, ka tas pilnbrieda laiks vienkārši. Vēl mēdz sacīt, ka rudeņos esot skaidrāk lielie kalni nekā pavasaros, ka pavasaros esot būmukāds. Tā kā es esmu bijis gan es teiktu, ka nav tā kā melns un balts, ja tas vairāk, ja jūs plānojat trekus ar augstām pārējām, tad pavasars varbūt tas brīdis, kad vairāk varbūt sniega pārējās. Bet, tā kā tas, par ko mēs runāsim, ir treki, tad tur nav dzīvības bīstamība. Tur vienkārši varbūt par tevi jāpabrīn par sniegu. Dažreiz tur varbūt līdz celim, dažreiz vairāk. Ja ziemā ir usnīts. Bet to vai ziemā būs usnīts, to jau nekad nezinu. Tad es šodien izstāstīšu par 3 pavasara trekiem. Langtāng Plus, Kaņģenģanga un Coropa. Viņi visi ir tā kā atšķirīgi no tā ilguma un arī no tā, kurā Nepāles rajonā kurā viņi atrodas. Un katram to trekam iziešu cauri vienkārši, un faktiski lielākais akcents pēc tam ir jūsu jautājumu un precizējumu, kas ir pats svarīgākais, lai jūs saprastu, kas tur notiek. Tā lielā bilde, kalni ir tā kā mana pasaule, bet online prezentācijas būs nav man pasaule, līdz ar to es arī ar Google Meet interesanti, nav tā, ka kur var noprezentēt. Es jau neesmu iemanījies, kā katru pa vienu vienu. Tā kā tā viena lieta, kas ir jāzina, kāpēc arī tā cena, ja jūs apskatījāties plakātos ir tik pievilcīgi, ir tā, ka es palieku mājās. Jā. Es esmu dārgs čalis, jā, es esmu daudz pieredzējis un man vērtējis savu dzīvi augsti. Jā. Līdz ar to tā man izmaksā, viņi nav gluži uz nulles, jo es palīdzēšu gatavoties un tāpat turēšu kontaktu ar Asūnu un ar biļešu rezervāciju. Man būs savs darbiņš, ko darīt. Bet uz vietas būs tikai Asūnas Tamangs, kas ir vietējais gids, ar ko es strādāju kopā jau vairāk kā 3 gadus, un tas ir cilvēks, kuram es esmu daudz stāstīts par to, kāda ir gida loma, kas viņiem jādara, kā jāvada grupa, kas ir vērtība Nepālā. Tagad tas ir cilvēks, kas būs uz vietas šajos pavasara trekos. Treki izmaksās ietilpst, kur ir rakstīts arī plānošana, sagatavošanās, augstkalnu lekcija, kas ir uz vietas Katmandu. Un arī ir svarīgi, ka tas nav tā, ka jūs iekrītat Katmandu un jūs to dariet, ko gribiet. Ja jūs gribiet, jūs arī darīt, ko gribiet. Faktiski man vienmēr licies, ka ir svarīgi, ka ir kāds vietējs, kas jūs izvedā par mazajiem caurumiem, mazajām takām, aizved uz tām dažām lietām. Pēc tam jūs daudz vieglāk varat justies, ka man dūk paši kā mājās. Un gids, protams, uz vietas, kas faktiski šajos trekos, vienā trekā viņš ir obligāts, pārējos 2 trekos uz vietas, tāpat jums ir prasīt, un tur daudz mazāk ņemšanās ir vietējiem. Jo šis ir parasti jautājums, cilvēki prasa, vajag vai nevajag trekus gidu. Jā, ir treki, tur vajag obligāti, ir treki, tur var izslīdēt, bet tur varbūt visās diskusijas, kas nevienam nav vajadzīgas. Un arī ir visas treka atļaujas ir iekļautas un transports uzņem no treka. Transporta atšķirsies, ap to arī atšķirās treku cenas, jo tur uz Kaņģenģangu mēs lidojam, pārējās mēs braucam sabiedrisko transportu vai ar čipu. Un Asunam līdzi ir vienkārši arī rīču satelīta iekārta, kas ir dzīvībai svarīgi, jo ja kaut kas notiek kalnos, sevišķi augšā, un ja jums ir slikti, bez helikoptera tur bija grūti galā, jo reizelī ļoti ilgi jābrauc. Līdz ar to tas arī tas, kas ir nodrošināts, un mēs padomājuši par to, ja lai pie sliktākā scenārija arī mēs visi tiekam mājās un veseli. Papildus tam, kas būs pēc tam izmaksās informācijā, ir dzīvošana un ēšanas vietas, ir vīza, apdrošināšana, lidojums, protams, uz un no Nepāles un transports pašā Nepālā Katmandu un transports uz un no iesildošā treka. Iesildošais treks parādīsies pa laikam šeit, un mēs jau tagad pārmījām nedaudz pāris vārdus ar Ievu par to, ka atslēgas vārds Nepālā ir aklimatizācija. Jo ļoti daudz cilvēku saka, man bija augstums slimība, man tur bija šitas slikti, un bieži tas ir tāpēc, ka
Viena versija var būt tāda, ka jūs esat Uber jūtīgs, bet parasti tā problēma ir, ka jūs ejat par daudz pa vertikālu dienā, nekā organisms spēja aklimatizēties. Un tas ir atkal vietējiem, tas dažreiz ir vieglāk, sevišķi viņi regulāri ir kalnos, viņi to nejūt un nesaprot, bet cilvēkiem, kas ir no Latvijas, mēs esam vispār līdzinām tauta, mēs dzīvojam jūras līmenī. Tad jau aizbraucot uz Katmandu, kur ir 1013, ir 1300, pirmajā naktī jau parasti jau ir tagad, jau nevar ielāpot un vispārējais, kas ir labi, tas organisms strādā. Ja? Tā kā tā lieta ir svarīga vienkārši ar to aklimatizāciju, un tāpēc arī mēs, esot Katmandu, mēs gan ejam uz lekciju par aklimatizāciju, lai jūs ziniet, par ko uztraukties, par nē. Jo ar aklimatizāciju ļoti vienkārši, ja tu visu dari, kā viss būs kārtībā, bet ja nē, nu tad tu var arī nomirt. Tieši tik vienkārši. Tev var iestāties plaušos smadzeņu tumska, un tu var arī aiziet. Un tur ir jāsaprot, kurā brīdī tas var, un tas nevar iestāties. Labā ziņa ir, ka tas nav tā klikti un viss slikti. Ja tas ir pamazām, un ja tu ignorē simptomus vai vienkārši neklausies sevī, tad tas var notikt. Tāpēc arī, lai jau laicīgi sāktu aklimatizēties, pirms mēs braucam uz lielo treku, mums ir viena diena aklimatizācijas treks, mēs uzskrienam līdz 2500 metriem. Tas ir Katmandu pievārtē un noskrienam lejā. Ko tas dod organismam? Organisms jau sāk strādāt ar to, viņš dabūjis informāciju, ka wow, 2500 man jāsāk pielāgoties un aklimatizēties. Tas ir tas iesadošais teksts, par ko es runāju, pēc tam izstāstīšu nedaudz sīkāk. Avio viesnīcu rezervācija notiek pašu spēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkiem dažādas prasības no dzīves, un tas ir baigi normāli. Ja es parasti guļu savā hostelī pa 3 eiro, ja, kur siltais ūdens vairāk nav nekā ir, poškai ir augstais, ja tur ir kaut kādi hipiji vietējie čaļi, kas nāk, ja, tā kā man patīk tā vide, man patīk tas bohēmiskais, kas tur ir. Blakus ir vēl viens hostels par 6 eiro, ja, kur vienmēr ir siltais ūdens, kur ir labāks menedžments, kur ir kulturāka publika, bet vairāk tajā turisti. Vai vēl blakus ir viesnīca par 30 eiro, kur ir iekļautas brokas, super interjers un vēl kaut ko. To visu, to rajonu un to vietu, kur mēs dzīvojam, es padalīšos, ja jūs varat mierīgi viņu norezervēt, vai jūs varat paši norezervēt, kad man do vietu, bet ir svarīgi zināt rajonu, lai jūs neieparaties centrā, kur būs troksnis un jūs beigās būsiet ne guvējuši, ne arī apvienā. Tas ir. Ar avio ir līdzīgi, ir cilvēki, kur izmanto šo iespēju, lai aizbrauktu ilgāk nekā treks. Un tas ir, manuprāt, ļoti gudri, jo avio izmaksas ir viena no pamatizmaksām. Es neesmu pētījis pēdējā laikā biļetes, bet rudenī braucot lidojums tur apakaļ bija kaut kāds no 1300 līdz 1600 eiro abos virzienos. Ir dažādas kompānijas, es padalīšos, ar kurām var lidot, bet, respektīvi, ja jūs lidojiet, tad noteikti vērts palikt kaut kāds pāris dienas ilgāk vai ātrāk, jo, ja sevišķi tā cena ir labāk, ja tas vienkārši ir kad man dūl vienmēr ir ko darīt, tur ir ko apskatīt. Un bet piektā lieta, kas ir par vīzu, cilvēki bieži vaicā vīzu pērk uz vietas lidostā, un tas ir ļoti vienkārši process, viņi var bišķi optimizēt ar to, kad to nokārto laicīgi mājās, jau online, kaut gan Nepāli ir skaisti ar to, tieks tur ir bijuši saprot, ka tur ir savs šarms, jo tu nekad nevar zināt, kas Nepālā notiek, jo mums rudenī pēdējā grupa atlidoja, un viņi bija online reģistrējušies, un viņi vienkārši tā online reģistrācija bija uzkārsies, un viņi dabūja visu darīt manuāli. Tas ir normāli, tā tur notiek. Bet, ja tu to online piereģistrē, tad tev ātrāk viss notiek raitāk vīzu dabūšanas vietas. Ja? Es tie pielido, tev ir pase, tev ir naudiņa, tu samaksā savu naudiņu, un tu dabū vīzu uz 15, 30 vai 90 dienām. Mūsu gadījumā, mūsu trekiem vai 30 vai 90 dienas. Ja ir jautājumi, tad viņus paturam, ja vai kur ir čatiņš, ar ienes čatiņā, tas ir apskatīties, vai jūs neaizmirstiet vienkārši. Varbūt uzreiz par šito ir kādi jautājumi. Mēs varbūt varam iet tā, vai nav tā, ka jums jāgaida, un beigās es esmu aizrunājies, un jūs sauksim otru. Kāds jautājums? Tik tālu. Var pacelt roku. Tur arī gan, jā. Labi. Mēs ejam tālāk. Mēs sāksim ar pirmo treku, tātad tie treki ir sadalīti pēc laika. Mēs sāksim ar pirmo, tad ir otrs un tad trešais. Pirmais treks ir Langtang treks. Viņš ir
populārs, viņš ir apmēram 6 līdz 8 stundu braucienā no Katmandu. Tā kā es teiktu, ka viņš ir vistuvākais treks. Un tā labā ziņa ir, ka Langtang treks ir Asuna dzimtā vieta. Viņš dzīvo Langtang treka tūmā. Līdz ar to viņš to visu rajonu ļoti labi zina, un viņš tur jūtās tā kā mājās. Kāpēc tas ir Langtang plus? Jo man vienmēr ir paticis un vienmēr gribējies cilvēks izvest kaut kur ārpus, tas, kur parasti iet, tā kā turisti parastie. Un arī šeit mums ir, tā kā es izstāstīšu pāris lietas, kur mēs aizējām, kur tik daudz turistu nesteigā vai vispār nesteigā. Tāpēc viņš ir plus treks, kas gan prasa, kad mums līdz ar to līdzi jānes paklājiņi un guļamais, lai mēs varētu nonakšņot ārā kalnos nekurienē. Tātad datumi ir 13.30. marts, tas jau tepat aiz stūra, tas ir pavasara treks, augurs pavasars, kas nozīmē, ka temperatūra kalnos varētu būt varbūt nedaudz vēsāk. Es domāju, ka tie noteikti nebūs baisi mīnus, bet tāpēc arī vajag guļamais un labu dūni jaku, kas ir tā kā klasika, kas ir vajadzīgs kalnos. Visa tā ceļojuma ilgums ir 18 dienas, un tas ir no ielidošanas līdz izlidošanas 18 dienas. Tas nozīmē, ka ielidojot, jūs jebkurā gadījumā pērciet vīzu uz 30 dienām, jo šobrīd Nepāli ir pamainījis bišķiņ to kārtību. Agrāk varēja nopirkt par katru dienu, man liekas, maksājot $5 papildus. Tagad viņi sapratuši, ka nauda jāpāna turistiem jāmaksā. Šobrīd ir tā, ka ja tu esi ilgāk kā dienu vai 15 dienas ilgāk, tu maksā virs kaut $45. Līdz ar to daudz izdevīgāk sanāk, ka nopirkt to garāko laiku. Tā kā 18 dienu trekam, tā kā iepriekšējais solis ir 15, loģiski ir 30 dienu vīzi jāpār, kas maksā, manuprāt, $50. Paša treka ilgums ir 12 dienas. Viņš ir diezgan intensīvs treks. Mēs augšā ejam lēnāk, tāpēc, ka mums ir jāaklimatizējās un vienkārši organismu, un mēs ejam par kalnu. Un tur ir arī aklimatizācijas dienas. Mēs jau runājam ar Ievu, ka viens tāds nerakstīts likums ir, un tas jau jāapskatās tajā tavā manāslī, ja jūs iesiet, kad sasniedzot 3500 metrus plus mīnus, vienmēr jāpaliek viena nakte ekstra. Kāpēc? Jo tajā brīdī ir tas solis vienkārši, ka tas augstums kļūst nopietnas. Ja? Tā kā, ja tas nav ieplānos tajā maršrutā, tad viņš ir vai jāieplāno, jo tur ir daudz lielāka riska, pēc tam var būt problēmas ar galvas sāpēm, nelabumu vispār, jo. Un to nav vērts vienkārši riskēt ar to, kad ir aizbraukts tik liels gabals un vienkārši šito te skrienot, tad vienkārši pēc tam tev ir slikti. Tātad treka ilgums ir 12 dienas, un viena diena ir tas aklimatizācijas treks, kas ir pie Katmandu. Aklimatizācijas trekā mēs dosimies uz vienu budistu klosteri, kas ir ievērojams par to, ka tas ir sieviešu budistu klosteris. Viņš ir ārā tādā diezgan nekurienē, un mēs, jūs tur vedīs, mēs tur vienkārši šobrīd, es esmu pats iestaigājis, mēs zinām, kā tad viss notiek. Kad no rīta mēs tēmējam, lai mēs trāpītu uz rīta puģu, kas ir budistu mūks sanāk kopā skaita lūkšanas un kāds rituāls, kurā ir iespējams piedalīties, viņi ir ļoti atvērti par dzīvi. Ja? Tad tas ir kopā kaut kāda pusotru stundu, bet tur mēs pasēžam kaut 40 minūtes, 30, sajūtam garšu un ejam tālāk. Tā mēs uzkāpjam līdz 2500, ja mums paveicās, mēs sastiekam vienu indiešu mistiķi, kas dzīvo Šiva Pūrī kalnā pakājē, un tad mēs nonākam lejā tāda gara diena, bet viņi dod mums aklimatizāciju. Tas aklimatizācijas treks, viņš visos trekos ir vienāds, kad no mēs šito izpildām. Augstākais punkts Langtang plus trekā ir Serko Rī virsotne. Rī nozīmē nepātiski virsotne. Un viņi ir 4985 metri. Tā ir vesela diena, kad, ja jūs jūtaties labi un jums ir pietiekami daudz spēka, mēs kāpjam tajā virsotnē. Ar virsotni ļoti vienkārši jūs varat, arī var kāpt viņā, un ja jūt, ka spēka nepietiek, vai ir pietiekami, vienkārši iet lejā. Tur tas maršruts ir ļoti vienkārši, ja? Bet tas ir tāds tā kā odziņi, jo tas ir augstākais punkts, uzkāpt augšā, kad redzi tur viss ielos balts un tālāk. Pirmā tikšanās ar Asunu ir 13. martā, tas ir ielidošanas dienā, tā kā faktiski sanāk tā, ka ļoti jāskatās avio, ja jūs ielidojat vēlāk kā 2, jums jālidojat dienu ātrāk, ja, tāpat jau būs nopietni, bet mums svarīgi, ka visa grupa 2 ir kopā, mēs tiekamies. Un tad viņš tā kā izrāda, ka man un mēs vienkārši arī sākam grupas procesu. Ejot rekā līdzi guļamais, tāpēc, ka šobrīd arvien vairāk komforta līmenis aug un parasti ir gultas un ir sagas, bet tu nekad nevar zināt, cik daudz kas ir. Un tās 2 naktas, ko mēs guļam tālāk tajā pusdaļā, tur nekā nav, tur ir vienkārši māja, tukša māja, kurā mēs paliekam nakšņiem.
Tāpēc mēs līdz esam guļamājas paklājumi, mums vajag 2 dienu pārtika, būs līdz prīmus un gāzi no asuna puses. Mēs varēsim uzvārīt karstu ūdeni, bet tad tas ir vai nu travel lunch vai vēl kaut kas 2 dienu pārtika, kas mums vienkārši, ko mēs gatavojam un ēdam. Jo tur, kur mēs dzīvojam, tur nav nevienas viesamājas, tur nav nevienas citas mājas, tas ir tāda ganu teritorija, kurā neviena nav tikai kalni, no ar ko viņa arī skaisti ir, manuprāt. Aklimatizācijas diena notiek. Aklimatizācijas dienā mēs aizējām līdz Langtam Glirungu bāzes nometnei. Tas ir Langtam trekā, bišķiņ uz sāniem, un tur sanāk, tur ir vienkārši, mēs uzkāpjam augšā, nokļāpjam lejā, pārguļam, kas ir papriekš aklimatizācijas. Un tur ir tāda vieta, kur daudz neiet, tur ir pluss. Un nakšņojam 2 nakts tajā Langšīšā Harkā, un pēc tam aizējām arī uz Ledāju. Tur ir tā vieta, kur nav neviena. Un šis ir treks, ar kur mēs braucam uz un no treka ar sabiedrisko autobusu, kas ir vesels 5 maldas. Tas ir 6-8 stundas. Jautājums par šo treku. Viņš ir tāds no komforta līmeņa, teikt, ka viņš ir viskomfortablākais treks, jo tur ir diezgan daudz turistu. Mēs ielienam, kur viņi nav, bet ēdienkartes ir lielas, izvēle ir liela. Dažreiz cilvēki aizbraucas, un mēs domājam, ka vispār būs tikai rīsi un viss, bet šitam tik daudz viss kaut kas tādā ziņā. Langtams ir diezgan tāds civilizēts un komfortabls treks. Šeit es iezīmēju, kur viņš ir. Ja? Nē. Jā, tas ir tas, kur ir Langtams treks. Ka šeit ir Katmandu, viņš ir tā kā bišķiņ uz augšu pa kreisi. Ja? 6-8 stundas rādījums. Te ir pāris bildes, tas ir Sertorī virsotne, ja, kurā pa ceļām bija sniegs, augšā nebija sniega. Ja. Paldies Kristapam Teviņam pa bildēm. Tas ir Ledājas augšējais Langšīšas Harkas. Harka ir gan akmetne, ja, un tur jau ir tāds pilnīgi tāds mežonīgi kalni, mežonīgs Ledājas vienkārši, kur viņi pastaigāt un vienkārši dabūt ar spēku, kas nāk visu lejā. Un šīs ir tās gan akmetes, kas pa ceļam ir, kurā gan, tad, kad ir labs laiks, staigā ar saviem jakiem šurp turp un vienkārši viņi te nakšņo, viņi pārstiek tentu un nakšņo, un tad viņi dzīvo kaut kādu mēnesi tālāk. Ja mēs viņās tā kā taisam pauzes un likur arī tas krīmas un neiekratoši. Jā, tas ir pirmais treks Langtams puses. Otrs ir lielāks kumos, tas ir Kanģenģāngas treks, tas ir tā latiņā ieva, uz kuru tu skaties, bet viņš gan ir ilgāks, bet šis ir, es teiktu, man aslu līmenī ar to starpību. Šeit tā kā ir varbūt nedaudz vairāk pārējais, bet viņš arī ir augstkalna treks. Un ceļojuma kopējais ilgums ir 29 dienas. Treka ilgums ir 18 dienas, ja kurā mēs tā kā izējām tādu smuku apli. Par trekiem vēl jāsaka, ka treki tagad ir 2 veidu. Ir treki, kuros tu uzkāp augšā un nokāp lejā, piemēram, Everest bāzes nometni vai Makalu, jā, arī uzkāp augšā un nokāp lejā. Un tad ir treki, kad tu apēji riņķi ap kalniem. Anapurnas aplis, Kanģenģāngas treks, Langtam plus treks arī ir tās, kad tu uzkāp augšā un nokāp lejā. Ja viņi tā kā 2 veidu treki atšķirībā no tā, kādi ir tas reljefs un tā distance. Tad 18 dienas plus aklimatizācijas treks Katmandu. Augstākais punkts ir 5140. Šajā trekā mēs apskatāmies uz Kanģenģāngu, kas ir 3. augstākā pasaules virsotne no 2 pusēm, no ziemeļu un dienvidu puses. Un tas ir iespaidīgs kalns, ja, kurā uzkāpa salīdzinoši nesen ar pāriem, jo viņš ir ļoti dziļi ielejā, līdz viņam grūti aiziet un grūti dabūt resursus. Mēs aizējām uz abām šīm bāzes nometnēm, jo viņā var kāpt no vienas puses, no otras puses. Pirmā tikšanās ir 1. aprīlī 10 no rīta. Tas nozīmē, ka jums ir jāielido jau 31. kā tiek paredzēts. Šeit arī mēs ņemam līdz guļamais un paklājas, jo pa ceļām mums ir plānos, ka mēs paliekam pāris nakts pie vietējiem cilvēkiem. Un tā ir tāda mūsu pievienotā vērtība, ka viņš nav visu laiku, mēs nedzīvojam tikai guesthousos, kur viss ir viss sakārtots un tas komforta līmenis ir salīdzinoši augsts, bet mēs paliekam pie vietējiem cilvēkiem, pie vietējām tantiņām vai onkulīšiem, apstāmies, kā viņi dzīvo. Man liekas, tas tā kā cilvēks saka, tas tā kā tāds brīvdabas muzejs, ka paliek pie reāliem dzīviem cilvēkiem.
Pa ceļam ir vietas, kur iedzert tēvis, bet uzrakstīja, ja ir kaut kāda vēlme paņemt savus našķus, un tas Somi ir pietiekoši viela, tad noteikti var paņemt. Aklimatizācijas diena ir Gunzas ciemā, 3400 metru, tas ir lielākais ielais ciems, apmēram 30 mājas, un tur ir ļoti vecs, 600 gadus vecs budistu klosteris, kuris pirms tam trošņoja, kurām mēs vācām ziedojumus iepriekšējā reizē, kas ir vērts aiziet. Un tur arī mēs zinām vietējo lamas dēlu, viņš aizvedīs uz klosteri, ielēdīs mums tur parasti cilvēks nelaiž, tā kā tur viss arī tā kā ir zināms un apskatīties. Un mēs šķērsojam 3 pārējas, sanāk, kad ir 2 ielejas, mēs ejam pa Dundas upes ielai, aizējam līdz Bāzes nometnē, atnākam bišķi apakaļ pārējām par pārējām, un nonākam lejā pa citu ielai. Tas ļoti interesants, un tā kā garš un piesāknīts teiks. Un viņš atrodās, to es arī parādīšu kārtu, Nepāles austrumos, un tas ir tālu, tas ir paši Indijas robežas, tāpēc mums ir iekšējais lidojums, brauciens ar ķīpa 10 stundas, un pēc tam brauciens apakaļ 10 stundas, un iekšējais lidojums apakaļ. Līdz ar to šis treks ir faktiski nokļūšana līdz viņam jau ir 2 dienas. Tā kā viņš ir vistālākais treks, parādīšu, kur tas atrodās pašā Indijas pierobežā. Bet viņš ir ļoti garšīgs treks, jo viņš ir salīdzinoši neskarts. Diemžēl šobrīd arvien vairāk ir būvēt ceļus un arvien vairāk civilizācija nāk klāt, bet joprojām viņš ir neskarts tikai kalnu taks un kalnu ciemati, kas joprojām ir izbaudām. Tā kā šis tāds, es teiktu, no visiem 3 visneskartākais treks. Te ir pa ceļām, un tas kontrasts ir tas, ka mēs sākam iet no Tapuģungas ciema, lejā dažreiz ļoti silts, es teiktu, no rudenī tur bija kaut kādi 25-30 grādi, un uzkāpjot augšā ir kaut kāds mazs mīnus, -1 vai -2, tā kā viņš arī ir jāpadomā riktīgi par tām drēbēm, ko tu nes līdzi un ko tu ņem un tā tālāk, ja. Un tad tas ir tas Gunzas ciems ar to klosteri. Šī daļa ir jauna, viņa bija nodegusi, bet šī ir 800 gadus vecs, un šeit viena nelaiž iekšā, jo tur dzīvo klosteri garš, tur tik iet virs lama reiz gadā, un ļoti arī tā pazemīgi. Bet mēs varam, mums parasti Cirings, kas ir lamas dēls, viņš ieved parasti pirms tā priekšnamā, tu var redzēt Uberu vecas lietas, vienkārši, kas ir daudz 100 gadus vecs. Nu, un tas ir te aizvarēja Kanģēģanga, tas ir Kanģēģangas ziemeļu nometne Pangēma. Līdz viņai nokļūšana mēs apzināti neguļam tur augšā, jo tur ir 5200, tas būtu smagi priekš organismu, mēs guļam zemāk, un tad mēs startējam ļoti agri no rīta, kaut kādos 4, aizējam līdz nometniem, nākam atpakaļ, un te var redzēt, jau aizvarēja mākoņies, līdz ar to tur ir ļoti svarīgi startēt agri no rīta, kas ir, agri no rīta nozīmē, ka kādos 4 jāstart, lai tu redzi to tālu, un cilvēku aiziet vēlāk, tur ir mākoņi, pašā elbišķi. Jā? Tas ir Kristaps, kurš šis sataisīja šīgās bildes. Jautājumi par Kanģēģangu. Vai būs kādi jautājumi tiek laiks pēc? Es tieši domāju, ka varbūt jāuzprasa kāds jautājums. No? Ir kāds jautājums? Es vispār skatos vairāk uz šito, tāpēc... Uz Caraupa? Jā, jo man, bišķiņi ir par ilgu un pār ātru, bet maijas varētu būt izcili un nezinu, kā laikapstākļu ziņā, bet man bija, bet es varētu uzdot vienu jautājumu, varbūt vienkārši arī pa pirmo to treku, ko tu stāstīji, vai tas aklimatizācijas kāpiens ir tas pats, kur mēs kāpām, kad gājām uz Gosai kundi? Kur mēs kāpām pirms tam atgādīja, tas bija Katmandu kaut kur pie Katmandu. Jā, arī pusstundas braucienā, man liekas. Jā, manuprāt, ne, jo es esmu atradis tāda viena jauna vieta, kurai divas odi. Es tāpēc klausījos, par to indiešu guru, jo es dzirdēju, bet tas ir laikam uz citu pusi, jā? Viņš ir Šivapurī parkā, bet tur ir divas odziņas. Pirmā odziņa ir tas budistu sieviešu klosteris, līdz kuram mēs aizējām ar kājām ļoti agri no rīta, lai 8 paspētu uz to puģu. Un tad no turienes mēs ejam augšā līdz tam mistiķim pa Šivapurī parku, tur ir vienkārši tā kā džungļveidīgs parks.
mēs uzējām augšā, ar mistiķiem, kā mistiķiem, tad nekad nezinu, būs mājās, nebūs, kā paveicās, ja. Un tad, ja viņš šitā mēs papļāpājam, iedzeram tēju, tur tāda ļoti smuka, interesanta saruna, jo viņš dzīvo tajā savā kosmosā, un viņš ir Šivapurī babas pēctecis. Tas ir viens mistiķis, kas nodzīvoja Šivapurī parkā 136 gadus. Viņš ir reāla personība, kuram ir biogrāfija, tas nav tā kā pasakas, ja. Un tas esošais Torke baba, viņš saucās, viņš ir tā kā viņa pēctecis. Un tur papļāpājam, viņi iedzeram tēju, kad cilvēki uzdod jautājumus, viņš ir savu to kosmosu atbildi diezgan interesanti, ja, piemēram, viena no frāzēm, kas man atcerās, ka cilvēks saka, kāda dzīves jēga, viņš saka, dzīves jēga ir dzīve. Skaidrs, jā. Restīvi nav nekāds īsti jēgas, tu dzīvo to dzīvi tik labi, cik tu vari, un tur arī viss ir, jā. Tas vairāk tāds rietuma apsēstība ar to, kāda jēga man ir dzīvē. Pa lielam jau nomirs diezgan ātri, viss aizmirsīs. Tā kā, un pagājušais arī mums bija laba saruna, mēs aizgāja saruna par to, ka ļoti svarīgs brīdis, tagad tu mirsti, jo, atkal tēma, par ko bieži pirms nerunājam, jo mēs visi gribam dzīvot mūžīgi. Kad tas brīdis, kad tu mirsti, ļoti svarīgi, ko tu domā un kas ir kā tavu gatavība aiziet. Un tas ir mums tāda laba interesanta saruna bija par to, ka tā ir atkarīgs arī tās tevs tālākās reinkarnācijas. Ja tu tur ticis vai neticis. Tā kā, ja mistiķis ir uz vietas forši, jā, tā kā līdz 2500 un lejā pilna gara diena, bet viņi atkal dod to aklimatizāciju. Šis ir tā kā jauna vieta, ko mēs atradām. Un tu vēl esi sadarbojies ar Haihimau? Jā, protams, es pēc tam izstāstīšu, Bans ir uz vietas, un ar viņu, protams, tur viss noteikti parādīšu viņu bildi, un jā, viss tur arī 8 aizvadīs, un ja vajadzēs palīdzēs, jo viņš arī labs vispār kā tāda atbalsta bāzes vieta. Labi, tad mēs ķeramies, paldies, Bai, pie jautājumu, ķeramies pie 3. treka, kas ir kaut kādā brīdī Asuns varētu parādīties, ja viņam tajā galā būs interneta, tad jau būs forši, tad es uzdot viņu kādu jautājumu. 3. treks ir Europa. Es viņā biju šajā rudenī, es biju pirmo reizi tajā trekā. Un tas man ļoti patīk, jo tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Kančenģangais jau bija bijis, Aperdopes arī nebija bijis. Bet Europa bija treks, kurā Asuns bija jau bijis 3 reizes, līdz ar to viņš zināja ļoti labi to teritoriju. Un viņš ir interesanti, jo viņš ir arī salīdzinoši tuvu pie Katmandu, viņš ir kaut kāds 10 stundas ar džipu, mēs braucam. Un tā ieleja ir tāda, ka vēsturiski par to ieleju pirmās ekspedīcijas gāja uz Everestu, tāpēc, ka šobrīd visi lido uz uz kuriem visi lido, ka iet uz Everestu bāzes nometni? Uz Luklu? Uz Luklu, visi lido uz Luklu, bet tajā laikā lidos nebija. Līdz ar to visi gāja caur šo te ieleju pāri pa ledāju uz Feriči, pa taisnu, kas ir augstāk vai krietni augstāk ciems. Un šajā ielējā dzīvo augstkalnu šerpas, ja? Un viņi, kā Asuns saka, viņi ir ļoti turīgi ielēji, jo tie augstkalnu šerpas, ko viņi dara, viņi vienkārši piedalās Everest ekspedīcijās, pēc tam arī parādījuši. Tur ir cilvēki, kuri ir Guinness rekordu turētāji, tur ir cilvēki, kas bijuši N reizes Everestā. Līdz ar to tur ir tādi ļoti piesātināti ielēji ar vēsturi, par Everest bāzes nometni. Tas ir tāds nākotnes sev tāds treks, bet viņš ir pasmaks, jo tur ir 5 naktis jāguļ, tur ledājas un tā tālāk, bet ja kādreiz nākotnē gribās kaut ko riktīgi ņipru, tad šī ir vieta, var iet caur Europa, pēc tam pār pa ledājas Feriči augšā, bet tur ir vajag daudz inventāru, tad višķi jāsaprot, ko dara. Tātad viņš ir visīsākais no 3 trekiem, viņa ilgums ir 16 dienas, no ielidošanas līdz izlidošanai. Šeit, ja jūs ielidojat no dienas līdz dienai, šeit var riskēt un ņemt 15 dienu vīzu, jo, ja diena ir pār, tad parasti viņi tā kā palaiž. Bet, ja 2, tad var ielidot plus $45, kas tā kā tur lētāk ir nopirkt 30 dienu vīzu. Paša treka ilgums ir 10 dienas un 1 diena aklimatizācijas treks, kas ir pie Katmandu. Augstākais punkts ir Europa ezers 4450. Tas ir ledāja ezers, uzkāpt augšā, abās pusēs nogās, tālumā ir ledājs. Tur ir tāds duļķaiņas zils ezers. Nav baigi krāšņies, nav tirkīs zilais, kā tur Alpos. Bet ļoti interesanti. Viņi saka, protams, ka viņš viens no augstākajiem ledāja ezeriem pasaulē. Tur jāskatās. Grupas pirmā tikšanās ir 2. datumā. Tas ir, kad ielidošana ir uzreiz tajā dienā 2. Tā kā jāskatās lidmašīnas, ja viņi ielido vēlāk, tad jālido 1. Jo 2 visa grupa tiekās. Mums ir tā kā plāns, lai tajā 16 dienās mēs visi paspētu. Mums tur nav baigais buferis.
Mēs līdz nesam guļamais, esam paklājis, un pusdienas nakšķis, ja tā kā atkal tas treks ir nopakots, tad tā kā ir kur dzīvot un ir kur gulēt, bet tas paklājs ir ēdz, ka tāpēc, ka pēcpusdienā atpūsties vai iztētīties vai pagulēt, un iespējams, ja kaut kur mums pēkšņi, tur, nezinu, sanāk kaut kāda iespēja palikt kādā klosterī vēl kaut kur, mēs esam gatavi. Ja tas tā kā piedod bišķi klāt svaram, bet tas ir tā vērts. Aklimatizācijas diena ir Bedīņa ciemā, tas ir lielākais ciemats ielajā, tur arī ir budistu klosters, un augšā kalnos ir tāds mazs meditācijas klosters, uz kur var uziet. Ļoti interesants, viņš tādā ļoti šaurā, tādā kalnu, tādā plauktiņā, ja tur diezgan, patiski runājot, mīzīga vieta, kad vienkārši stāv lejā aiziet izstāv, viņš vertikāli, tur smuki ir uzkāpt. Un tur es biju pārsteigts, tā diezgan neiemīgi, nav tāda šosei, kad viss tur ietaukšana. Jā, mēs apmeklējam budistu klosters, un pie tā Bedīga arī ir budistu skola, kur mazie budistu mūki mācās. Tur tās tradīcija ir ļoti spēcīga vienkārši ar budismiem. Un diezgan daudz Guru Rinpoches vietas. Guru Rinpoche ir viens no budistu novirzieniem, kurš ir nedaudz mistisks. Viņam ir daudz tās arī viņu āla pa ceļam, kur uzkāpt, un vēl viņi tāds leznojumi, tā kā daudz tādas interesantas vietas arī tādi, budismu vienotni. Un mēs ar šo treku braucam ar džipu. Es tagad piezīmēju, ja ir mazāk kā 4 cilvēki, tad džips budžetā netrāpīs, tad vienkārši brauks ar autobusu, kas varbūt būs nedaudz ilgāk, bet ja kurā gadījumā tur nav nekāda lidošana, tā ir braukšana kaut kādas 10 stundas uz Coropa. Un Coropas treks ir labs ar to, ka no tā brīža, kad mēs aizbraucam līdz gala punktam 4 ciematam, tad no tā brīža sākās taka, un tur ir tikai takas. Viņš ir ļoti tie ciemi, kā es jau teicu, tie cilvēki, kas ir dzīvo šarvas, salīdzinoši turīgi, līdz ar to faktiski viņš ir ļoti organizēts treks, jo daudz ir saliktas kāpnes no akmeņiem, faktiski tā kā tādu parku. Bet pagājušo vasaru bija ļoti spēcīgas lietas gāzes, un tas ir stāsts par klimatu izmaiņām, kas notiek pasaulē. Mums jau te tā kā, nav ziemas, tur siltāks, bet tanī galā ir daudz spēcīgas lietavas, un tās lietavas faktiski noplēsa pusi no nogāzi, un takas nopostīja, elektrovīnijas nopostīja, tā kā mēs visam tam gājām cauri, tur diezgan pa skarbo, viss tas izskatās, kas bija pavasarī, un vasarā bija musauts, tad tas noplēsa. Un mēs tieši rudenī tagad esot caur Alpu, mēs trāpījām tieši uz nedēļu garu kuģi, kad visi mūki sanāca kopā un viņi veic tādu rituālu, lai tā kā tie dabas spēki nomierināts. Un tā kā tas bija tāds arī diezgan sevišķs brīdis, ka mēs visi aizgājām uz to kuģi vienkārši. Un tas, kas ir ar to budismu un vietējiem klosteriem, tas viss ir pa īstam, tas nav šovs, ko viņi rāda turistiem. Un tu joprojām var iet iekšā, piedalīties visā. Tagad tas bija ļoti tāds sirsnīgs brīdis. Tā kā no tā, un tās takas šur ir ļoti smuks sabūvēts, bet šur viņas ir noplēstas. Parādīšu pāris bildes. Šeit ir sākums tāds klasisks terašu lauks, kuros parasti audzē vai rīsus vai labību. Tā ir vēl viena tāda Nepāles iezīme, kad braukā ar autobusu, tu redzi visas tās terases, bet kas ir svarīgi, ka viņas viss ir sabūvēts ar rokām, vēsturisku gadsimtiem, viņas būvēts, tur nav ne traktori, nekā cita, vienkārši tas viss, kā tos kalnus ir iekops, lai viņus var apsaimniekot, tas ir pārteidzoši. Te asuns bakstās ar tipstiem kartē, asuns super. Tā es lūk uzpauzēs un pieņemsim. Hi, son! Where are you? Oh, nice to see you. Bye. Good. So, could you say something? Just do we hear you or not? So? Hello. Good. Very good. Good. Hello, Baba. There is Baba, you see? Oh, good. Yeah, I see her. Okay, I just telling now about Coropa, so and there will be like 10 more minutes, then I will give floor for you. You just can tell you a bit about yourself and about how if the people will have questions, they can ask you. Okay? Good. Yeah, sure. Good. Okay, bet sakot, kur asuns vakarā, tā ir tā mūsu pieeja, ka mēs gribam, lai cilvēki, kas ir grupā, ir svarīgi, ka viņi zina, kur viņi iet, lai viņi nav tādā slēngā runājot, ka viņi nav aitas, kur tur viņi iet, un tā, ka viņi apmaldās, tad viņi ir šokā, ja viņi ir apmaldījušies. Līdz ar to mēs daudz vēršam uzmanību, lai jūs varētu paši iet ar bezsaistes kartēm,
Un, lai jūs zinātu, kur jūs esat, kāda ir tā līnija, kur mēs ejam šodien rīt patīt. Ja? Tas ir tas, kā mēs vēršam uzmanību, lai jūs kā arī paši zinātu, saprast, kur jūs esat. Jaki, protams, daudz jaki. Jaki parasti ir 3500, jo zemāk viņiem ir par karstu, un 3500. Viņi sāk tusēties, un tie, kas tur ir tādi bišķi citi klikāki, tie ir jaka brālēni, ja tur dažādi citi lopiņi. Te ir arī, kā es teicu, kad bija tā upe noplēs visu krastu, šitas ir pagaidu tilts, un tur viens no ciemiem, kas visvairāk ciet, tur no jauna būvēja mājas, mēs arī bijām klāt, ka var redzēt, jaunieši tad nav, tur bija viņi arī daudz akmens un visu pārējo. Un te ir tā lieta, ko es teicu par tiem Everest kāpējiem. Mēs ar Asulu meklējām vietu, kur aiziet visiem papļāpāt vietējo tantiņu un iedzert kādu vietējo tēju vai vietējo to viņu alkoholisko raudzējumu. Un mēs ienākam mājā, nu tad māja nekurieni, tad māja nekādu. Un skatāmies pie sienas plakāts, kur rakstīts, kad rekorda šerpa tāds un tāds 7 reizes uzkāps Everestā. Es saku, man kas tas par džeku? Tas manas meitas vīrs. Ok. Es ko es gribu teikt, ka tur tā kā tie cilvēki nosīt priekš pasaules uzkāp Everestā. Wow! Tur ir džeks, kurš uzkāps 8 reizes Everestā, un viņš kaut kur dzīvo kaut kādā. Viņš tie būtiņā nedzīvo, bet restīvi tur ir daudz kā visi cilvēki tālāk. Un es neieliku tur arī tālāk vienā ciemā ir arī Guinness rekordu turētāji, tur kaut kādi brāļi, kas vairāk bijuši kopšā lejā. Nu tā, bet tas ir tāpēc, ka tā ielēja viņa ved uz to Everesta vēsturiski vedus, un tā ir tāda bijusi viena no pamat takāms, kur visi ir gājuši. Labi, ok. Nu, kāds jautājums par Coropa? Vai bet tev jāprasa, šis ir teksts, kur tu ir dot? Nu, izrādās, ja viņš ir vienkāršs, tas man varbūt mazlietiņa, es nevis samēdāju, bet man likās samēdāju. Tu gribi kaut ko grūtu, kas ir grūti? Nebūs jāguļ ārā kaut kur zem zvaigznēm, karkās. Jā, bet man ļoti patīk tas, ka tas ir kaut kur tālāk, ka tas ir, man patīk, ka par to ezeru es tieši pirms tam papētu. Man likās, ka tas varētu būt kaut kas tāds. Man interesē, man, protams, tā priekš sirds, laikam, viss tuvāk būtu tā Kančenjunga, jo tas ir... Jā, tas ir kaut kas, par ko es tā kā domāju, bet man bišķiņ pārstru ir, jā, es nevaru izskatīties tā kā... Es rūdeni, ka tas ir... Jā. Mums ir tā, ka, patiesi tas plāns mums ar Asuni ir tāds, ka mēs rudenī taisīsim tāpat 3 tūrus, skatīsimies, jau redz, man jau tas aizbraukt uz Nepālu patīk, man arī patīk, ja es esmu plusā, bet viņam tādā galā, tas ir viņam no tā ir jādzīvo, ja līdz ar to arī es šobrīd palīdzu viņam tikt pie kaut kādi, es nezinu, kā šis visādi beigsies, cik tur savāks grupas, cik nē, bet Kančenjunga noteikti būs arī rudenī. Tā kā, tas, kā tu saki, Coropa, viņš ir skaists, bet viņš, tā dzīvošana viss ir 100%, tā kā sagas viss ir, elektrība arī gandrīz, 7% ir elektrība, tā kā viņš ir daudz civilizētāks. Viņš joprojām, viņā ir tāda interesanta kombinācija pie tā viss, ka viņš ir civilizēts, joprojām viņš tā kā nav, nezinu, cik daudz es redzējis video par to pašu, tur Everest bāzes nomens, kad tur rindā stāv, tur nav vietas, kur dibeni nolikt. Ja. Tur nē, viņš ir salīdzinoši patukšs, ja. Un tā kā viņš joprojām smuks, bet no tāda, redz, tu jau esi bijusi citā līgā, ja mēs jau Goseikundā gulējām nekurienē, tas jau tāds jau mans stils, ja, Asunam pēc tam jau viņš jāaug, viņš varētu kaut kā tādu vadīt, kur ir specifisks inventārs, tālāk. Bet es ticu, ka viņš laika pievilksies tajā visā. Bet Kančenjunga būs arī rudenī, tā kā, varbūt tad nav kur skriet un gaida Kančenjunga. Tāpēc es gribēju paklausīties un saprast, un vispār tos jūsu plānus un ko jūs, kā jums tā organizēšana, jo tu biji rakstīts pavasaris, es domāju, ir interesanti, maijs vēl varētu būt bet, rudens ir tāds vairāk paceļams tīri laika ziņā, ka tu vari... Jā. Tas arī kā mēs jau tīri no pārdošanas viedokļa, es negribēju izskatīt klients, tā kā skaidrs, bet rudens būs, rudens arī ir ieplānots, tā kā tie, kas klausās vai dzird, kad rudens būs. Un visticamāk, ka tie būs tie paši treki, tikai rudenī,
Okidoki. Un mēs uz Europa dodamies rekur no 2. līdz 17. maijam, jo faktiski tā sezona, klasiskajā laikā viņa beidzās māja beigās, kad sākās musons lieti. Bet šobrīd ar visu klimata maiņu ir tā, ka faktiski jau, nezinu, es teiktu, 20. datumos kaut kādos 23, 24 jau var būt sākties lietas. Līdz ar to mēs arī ielikām viņu ātrāk domu, lai mums ir buferīts, lai mēs neielidojam kaut kādos lietos. Tā, labi ir, kur es parādīšu bildes, tad es jau izstāstīšu. So you have 5 minutes, yes? Don't worry. Till go. Kur es ieliku bišķiņ, kas būs no mūsu puses, tips un triks, jā. Mēs tā ir tā mana, jūs brauciet uz Nepālu, es izstāstīšu, kur Katmandu var nakšņot. Vēlreiz, jūs varat nakšņot, kur jūs vēlaties, bet tā kā man ir bijusi pieteikoši sāpīgi, un es zinu, kur labāk, kur ir skaļāks, kur ir klusāks. Es tagad no savas puses ieteiktu rajonu, kas ir pietiekoši tuvu Tamelai, kas ir turistu centrālā zona, un ja jūs atrodat tajā rajonā citu vietu, kur palikt, tad pilnīgi vienalga, man jau vienalga, kur jūs paliekat. Mēs iedot arī 3 konkrētas lietas, ļoti budžetīgu, mazāk budžetīgu vai tādu, kas tā kā, tāds komfortablāk viesnīca. Tad ir vietējais dūna ražotājs, par ko arī Baiba vaicāja par Haihival Bams. Bams un Mēnī ir padzīvots pāris, ka pieder uzņēmums, kas šuj dūnu jaks un dūnu guļamais un vēl visāds features, ja, un tie cilvēki, kuriem es gadiem jau strādāju, pats no viņiem pērk lietas. Kāpēc? Jo pirmkārt viņi paši ražo. Otkārt, ja kas, ja, notiek vai nenotiek, tad vienmēr var pie viņiem samainīt, viņi vienmēr ir atsaucīgi un problēma nav tik bieži, ka kaut kas jāmaina, ka visi strādā. Tad no mums puses, tā kā būs grupa, es organizēšu tiešais tikšanos, mēs izrunāsim par detaļām, ko pirkt, kā pirkt, kur braukt, ko darīt uz vietas, jo jūs ielidosiet Katmandu, jums pašiem būs jānorganizē vīza, kas nav sarežģīta, to dara visur. Tad jums būs jānokļūst līdz Tamelai, un tad jums būs jāatrod vietu, kur tikties ar Asuni. Ja, un to vietu viņš atsūtīs, tur būs aplikācija, kur jūs tiksieties konkrētā laikā. Es padalīšos ar vietējā transporta noslēpumiem pēc braukšanas, kas ir tie triki, kā zināt, cik maksā taksis, ar ko braukt bez takšu un tā tālāk, tur ir savas features. Tu Baiba brauc ar motorolleriem vai ne? Tu tik līdz motorolleru braukšanai? Jā. Vai ne? Tas ir rīktīgi feature, gan ātri, gan arī interesanti. Un arī ātri var tikt, tad, kad es paliku ilgāk, pēc tam es taču tikai ar tiem arī brauc. Jā. Bišķi bīzīgi sākumā, bet pēc tam jau aiziet, ne? Tā ir. Tad mēs iemācīsimies, kā lietot bezsaites karšo aplikāciju, jo ļoti svarīgi atkal, ka jūs esat kalnos, ja jums izdodās apmaldīties, ja jūs tā kā paciešaties, ka jūs vienmēr zinat, kā nonākt apakaļ vai vēl kaut kur, bet kalnos tas ir grūti, ja parasti taki iet pa upes ielai, tad ir jākāp kaut kur augšā, bet parasti jau dabiski to nedara. Līdz ar to, bet bezsaites karti gan kalnos, gan Katmandu ir ļoti noderīgi, ja tad tu vari zināt, kur tu esi un jūs tiek tos droši. Un no mūsu puses, ja jūs brauciet, ir arī 25% atklāja ceļotājām, 22% virsotnē inventāram. Tur kaut kas vienmēr jāpiepēr. Jā, šis ir Bams, tas ir Haihival īpašnieks, ļoti atsaucīgs vīrs. Viņš ir nepālietis, Rai etniskā grupa. Asuns mums ir Tamangs, tad ir vēl šarpas, tad ir tibetieši, tad ir gurungi, tad ir viss kaut kas tur ir, Bams ir Rais. Un tas, kā es minēju, tas ir šis ir Mapī, kas aplikācija, ko mēs lietojam kalnos un arī Katmandu. Tam ir speciāli veltīt vienu dienu, kad Asuns jūs vedīs uz baudu, jūs dabūsiet patrenēties, kā iet aplikācija, jo viņš pats arī viņu lieto un ir ļoti svarīgi, ka jūs jūties ar viņu labi. Mājās būs jānolādē čārtas, ko es esūtīšu čārtas, tad viss būs labi. InDrive ir aplikācija, ko tur izsaukt motorolers un takšus. Jo tāds vietējās cenas, tad tu vari arī iefiltrēties kā vietējais, viņš tā kā palīdz. Un Nepal Telekom ir vienkārši telefoni, tad jūs brauciet, jums jāpērka tieši Nepal Telekom kārtas, arī izstāstīšu, kuru kāda, bet tas ir tā kā kalnos vislabākais pārsagums vai pārpājums. Te ir tāds apkopojums, kas jādara, lai braukt. Ja jūs tā kā esat nolēmuši, tad es rakstu jums rēķinu par 50% un čik, tad jūsu vieta ir rezervēta. Tad otrs solis vienmēr ir nopirkt uzreiz avio, jo tā ir, jo ātrāk pērk, jo labāk cena. Ļoti reti, kad gadās, ka pēdējā brīdī ir labāk cena, bet tie riski, es domāju, ir lielāki nekā vienkārši nopirkt laicīgi.
Un tur arī mēs varam izstāstīt jau tā tiekoties tiešsaistē, ar kuriem avio lidot, ja. Tur ir jāskatās, cik daudz jums ir pieredze. Pats mums vienmēr saka, ka jālido ar avio kompānijām, kas pašas pārdod biļetes, jo tad zini, kad ja kaut kāds izmaiņas būs, un pēdējā laikā izmaiņas darīs vienmēr. Ja tu zini, ka viņi par to atbildēs. Ja tie ir brokeri, tad tu var sanākt ziepes, vai vairāk, kad, piemēram, Katars nelido uz Rīgu. Rīgas Air Baltics izved ārā uz Helsinkiem, un no Helsinkiem lido Katars. Tad to ir svarīgi arī, ka pagājuši tie paši kaut kā 30 kā gāja ir savstarpēji saskaņot. Ar brokeriem var sanākt pārstien. Atlikušo daļu nevēlāk kā mēnesi pirms treka jūs samaksājat, un viss tur ir kārtībā. Un tad mēs tiekamies uz tiešais tikšanos ar grupu par to, kas un kā jau par detaļām. Labi. Jautājumi vēl kādi ir par lielo bildu, tad es iedošu 2 vārdus izstāstīt apsinam, un jūs arī varat uzdot viņam kā gidam vai kā vietējam, vai čalim, kas tur ir vienkārši par to, kas jūs interesē. Daci, tu tur esi? Dace? Jā, es esmu. Tevi kāds jautājums? Ja tu teiksi, ka nav, tad es jutīšos tik laimos, tas nozīmē, ka es esmu visu izstāstījis, bet es neticu, ka es esmu visu izstāstījis. Tu visu izstāstīji, liels paldies. Es vairāk pieslēdzos tāpēc, ka es droši vien, visdrīzāk tas būs rudens, un es gribēju vienkārši saprast, kāds ir piedāvājums, un otrs, cik labai ir jābūt fiziskai sagatavotībai. Kā jūs, tie treniņi droši vien jābūt pirms var pieteikties, un jā, būtu labi pāris vārdu, jā, cik labi ir jābūt fiziskai sagatavotībai. Treku es varu iedošu savu versiju, tad es palūdzu Baibai, jo Baiba ir izgājis tādu treku, kur mēs nakšņojām gan apmetnēs un nesām līdz sev diezgan ekstra lietas. Bet man ir tāds banāls teiciens, es saku, ja tu vari uzkāpt līdz 9. stāvam pa kāpnēm bez aizdus, un tā, ka tev nav pa ceļam jāapstājās, un ja, tad ir ok, tad kā izējas bāzīt ir laba. Nu, tad tas, ko tu saki, vai bez somas? Šis ir labs jautājums. Sākumā bez somas. Es teiktu bez somas. Ja soma jau nāk ekstra. Jo kalnos visiem ir grūti. Ja? Es tur esmu 14 reizes, man joprojām ir grūti, jo tie ir kalni, augstkalni, un mēs ejam pret kalnu, un tur viss tā ir. Līdz ar to vairāk svarīgi, citās organismas var atkopties vienkārši un sagrupēties. Bet tas, ko tu teici, tad tu ņem somu, ielādēji, es teiktu, savus 10 kilogramus sākumā, tad pat meža takām pa gar jūriņu, ja, katru dienu, nezinu, stundīņas pastaiga. Tieši tā, treniņš nāk tikai par labu, ja. Uz vietas, tad, kad mēs ejam kalnos, ir tā, ka es apzināti akcentēju cilvēkos patstāvību arī ar to kārtu, jo tad faktiski tā, ka no rīta mēs izejam parasti plus-mīnus vienādā laikā, bet nav fiksēts iziešanas laiks, ja grib kāds iziet ātrāk, ir ok. Un katrs zina, kur mēs vakarā esam. Līdz ar to tas temps katram ir savs. Līdz ar to viņš ļauj katram iet tik ātri, lai nenobeigtos, ja. Un šajā gadījumā šie treki salīdzinoši ir vienkāršāki, viņi nav par nekurieni. Ja, tas, kur mēs gājām ar Baibu, tur viņš bija nekurieni. Tādā tur bija jau grūtāk orientēties. Un tas nozīmē, ka pēdējais parasti iet, šajā gadījumā asuns būs viens, līdz ar to asuns būs kaut kur pa vidu, bet mēs parasti novienojamies atkarībā no tā, kas ir grupā, kas noslēdz grupu. Ja? Iespējams, ka viņi arī noslēgs asuns, lai neviens nepazūd. Un tā, ka jūs aiziet uz tās dienas ciemu, jūs mierīgi, tur ir viesnīca, kurā mēs esam saplānojuši, kur mēs paliekam, jūs droši iet priekšā un paliekat. Ko es gribu teikt, ka lielākā kļūda un drāmas ir tad, kad jāskrien ir pakaļ citiem, vai citi ir jāgā. Ja man ir pa lēni, man ir grūti iet. Ja, tas ir tas, ko mēs ļoti arī akcentējam, ka katram ir savs treniņš. Baiba, ko tu vari par fizisko kondīciju izstāstīt, kā tev bija Gosei kundā? Ja tu biji diezgan sabažījusies, es atceros, vai ne? Jā, jo tomēr 5000 metri. Man kaut kā likās, jā, ka būs grūtāk. Es biju ļoti nobažījusies, tu visu laiku smaidīji par to. Beigās neticēju, kad es neesmu gājis iepriekš. Tik augsts. Bet jā,
es varu pastāstīt, es īpaši negatavojos, bet es ikdienā ļoti daudz staigāju, eju daudz pārgājienos, un līdz ar to, un arī skrienu, un tāpēc varbūt tas kaut kāds tas kardio jau bija sagatavots, un man tā kā ļoti grūti nebija. Es neteikšu, ka bija super viegli. Tā bija tādu mazliet ārpus komforta zonas. Nedaudz, bet tas, kas man palīdzēja, noteikti bija, mēs gājām, braucām, laikam, novembris tas bija. Un septembrī es biju nedēļu staigāju pa Tatriem. Un tas bija tāds ļoti labs īstenībā. Es biju arī pirms tam bijusi, bet tas man bija tāds ar domu, kad jāpatrenējas ar somu, smagāku somu, nesot draugu mantus uz pleciem, pastaigāt līdz 3000 metriem. Draugi bija priecīgi, ne? Draugi bija superpriecīgi. Es arī iestaigāju, starp citu, arī zābakus, ko es biju nopirkusi. Tā kā tas man super patika. Zābaki bija iestaigāti, dibens un kājas pakustējās, staigājot augšā lejā pa akmeņiem. Un, bet, man liekas, ir forši, ka tu arī ikdienā sāc staigāt. Tā staigāšana ļoti svarīga ir, ka pēdas pierod. Man arī es eju pie fizioterapeita, un viņi zināja par to, kad es kāpšu, līdz ar to tad treniņos pievērs īpašāku uzmanību tieši kā tu patrenē pēdas un tomēr akmeņi un kalni, ka tur ir lodzi, jā. Bet tu Valdi arī teici par to, kad var pastaigāt gar jūru. Man liekas, tas arī ļoti palīdz, jo tur arī tā smiltis tomēr nav baigi līdzinās. Un, kaut kā tā, jā. Ļoti labi, jā, tieši tā ir kaut kāda gatavošanās atkarībā no tās bāzītes, kas ir vienkārši viņi palīdz, jā. Tāds, ja par rudeni, tu tā kā, apmēram, ja mums ir tāda pati programma, tur redz, tas ir tev kaut kāds 18, 16 vai 30 dienas, vai tu vēl tik daudz neesi nokonkretizējusies tādā ideja līmenī? Nē, tik daudz es neesmu vēl, jo es, tieši gribu saprast, man vajag patestēt sevi, cik daudz es varu tā kā noiet. Es esmu gājusi, bet man bišķītiņ tā kā muguri ir iesāpējusies, un tas man dara bažīgi, līdz ar to jautājums arī, cik smagu somu mēs ikdienā nesam vidēji. Šie te parametri un kāda tipa zābaki ir vajadzīgi, vai tie ir lielie, smagie, ar cietām zolēm, vai tie ir kādi vieglāki. Viss šī darbs man jāsliek kopā, un tikai tad es varu izlemt, bet, protams, teiksim, tā kā, no viss tā piedāvājuma man tas visvairāk uzrunāja tas garais trekings. Rekā. Jo man vienmēr ir gribēt aizbraukt, bet tas ir, tāds, man ir jāsaprot, ka to var pacelt. Jā, zinām, un tā interesantā lieta, Dats, ir tā, ka, zini kā, var dzīvot dzīvi tā, ka man būs 100% skaidrs, braukšu. Vai var dzīvot tā, ka man būs 80% skaidrs, es braukšu. Baiba jau smējās, viņi arī taisījās uz Nepālu 6 gadus, vai citi tur taisījās. Vairāk. Jā, kad tev ir, protams, ir jāizpēt, jāsaprot, lai tu neieskrien tā kā riktīgi auzās, bet, vēlreiz, es tā kā šobrīd tevi neredzu un nezinu tavu fizisko formu, bet jā, tu bišķiņ pastrādā, jau to regulāri pastaigājiet uz vietas, tad to visu var izpildīt. Labi, Elīna, tev ir kāds jautājums? Pirms es dodu vārdu Asunam, pirms viņš izstāsta par sevi, jūs varat uzdot vienkārši, īstam nepālietim jautājums. Elīna? Elīna, 15. Elīna, kaut kur, kas mums šeit ir? Vēl 6 personas. Es te daudz cilvēku kaut kur ne jau 6 personas ir tas. Raivi, tev ir kāds jautājums, vienkārši pirms es dodu Asunam vārdu? Šobrīd nav, paldies. Jā, labi, paldies tev. Okidoki. Labi, es palūkšu Asunam izstāstīt vienkārši par sevi 2 vārdos un varbūt par katru treku, kas viņam liekas, kas par ir īso versiju. Un tad, ja jums ir vienkārši jautājumi, dzīves Nepāls gids ēterā, tas diezgan tā kā wow, forši, ja? Tā kā iespējas.
So, Asun, where you are? Okay, Asun. Asun, your turn. Okay. Yeah. Okay. Okay. Here we go. Good. So, My man, first time using this. Not really used to this thing. Always nice to last time. So we know you are advanced in technology, and that's what you use in Nepal. And actually, there is a lot of technology side on your place. Just so, could you just tell about yourself, just briefly, who you are, why you do that, and just your personality, and then could you give for us brief explanation what you think, what is specifics for Langtang trek, for the Toropa and Kanchenjunga, and then people can ask you questions about that. Okay. Okay. So first of all, namaste to everyone. My name is Asun Tamang. I'm 28 years old, and I've been working as a trekking guide since almost 4 years now. So before working with Valdis, I wasn't really like very professional trekking guide, but I've started working with Valdis for 2 years now, and there's a lot I learned from him. As I was working with him, there are a lot of new things that I learned from him. So yeah, so I am from a small village in Rosua, so it's near to Langtang Trek. It's at the height of 2,200 meters above sea level. So yeah, I'm from the mountains basically. So yeah, I live here. I live with my wife, and I have a baby girl. She just turned 2, and yes, so that's basically my introduction. And so yeah, for the treks. And so about the guiding, tell us. So there is kind of training and for license. How it is to become a trekking guide? Yes. So what's Yes. So usually there are like if you go to a certain place, there you can also find like local guides there who don't really have like professional trainings, or they don't hold any license. They are just, people who go to a place, and sometimes they don't go with a guide, and they and suddenly they want a guide, and they just can hire one from the place or from the area. So they are basically like unprofessional guides. So if you really want to be a professional guide, then we have this guide training, which is held for around 3 months. So we have 2 months of lecture classes. We go to class, and there are teachings and stuff, and we have a month of practical class where we go outside, outdoors, and they teach us with like many things. Like they teach us how to use your sticks, how to type ropes, the type of knots, and they teach us rock climbing, and they teach us how to use your compass and stuff. So yeah, so after the 3 months of your lessons, then you get to give an exam, and then if you pass the exam, then you get your license. But you need to pass it. I guess you passed the exam. Yeah, I passed it on A level, so that we have like levels there, A, B, C, and D levels. So it's like a different, I don't know, it's just they made the system, so I passed on A level, so yeah, no worries. Good. Okay, tell us about the treks. Yes, what you think about the treks? Just give some kind of, I don't know, insight about each trek. What you think? Yes. Okay, so for Langtang Trek, we will reach highest at the height of 4,990 meters. That is Terkuri. And so in Langtang, you can basically see it's all many mountains. You have many mountains, and then you can see a valley which was covered. The whole village was covered up by glacier during the earthquake back in 2015 in Nepal.
So they have a whole new village built now because the old one was there was nothing left there. So yeah, you can see in Langtang there's not much of local tradition or cultures left anything, but you can still see how the people manage how the people are developing on like this Western people wanna build hotels for the Westerns because a lot of tourism grew after earthquake in Langtang region. So basically, all the people just started working on hotel business or tourism business and stuff like that. And then if you go, then we can see the developments there, how people are working. I mean, there are still some people who live in their old houses, which were not affected by the earthquake and stuff. But yeah, but there are more like new houses and yeah, and also you can see like I said, we have many mountains in Langtang region, and then we have this glacier lake, and then we can also go to the base camps of the Langtang Lerung mountain. What about Langshisha Kharka? Yes, the Langshisha Kharka is a place where once in every year they held a festival there with where all the locals people they go and they're doing some rituals there. They're dancing and there's like a very old story there why they called it Langsisa, and there's nothing there particularly. It's like there's only one house and then there are no people living there. It's only place where people just go there once in a year for the celebration. And from there you can go to the glacier lakes and yeah. We'll go. Yeah, you will go up there to the glacier. Yes. Up there, yes. Okay. What's about Kanchenjunga? I know this was your first time in Kanchenjunga before. How you like Kanchenjunga? Yeah, I really like Kanchenjunga. It's really different from Langtang actually. It's completely different because yeah, of course the mountains are all the same, but for me I went there for the first time and I found it really really good that people they still have their culture and everything is still tight and still safe there. Because there are no people are not like or people don't have the thinking of developing their own losing their own cultures or religions, because of course that place is a tourism place as well, but they're still maintaining their original things there. But of course it's getting affected like Valdez, we know that the roads and everything are going up. Yeah, but yeah, we had a really hard time because everything was broken and the trails were really bad in some places. But yeah, for me it was a really nice experience, and yeah, it's good trek place. I really liked it. I remember you said that people are very welcoming, and that was good point. Yes. You said that. I would say for in this trekking routes, almost all the people are very welcoming in every area. It's I don't think in any place there might be some people who are not very welcoming, but I would say most of them, almost every one of them, is very welcoming in every trekking routes. But yeah, even in Kanchenjunga, we went to this Pema's family. We had a great time with the family. We had some good dinner. We had a good stay there. It wasn't a really luxury hotel, but it was really good stay there. Yeah. Okay, and Soropa, I think you was the most popular for you. Maybe Langtang. Yeah. But what about Soropa? Torolpa is very good. It's they have their original taste and everything. There's nothing built different there. It is how it was before. You can see
like really really local houses, the original ones, and then this trek is really good because you don't have any uh, road. I mean the transport roads anywhere touching this trek trail, because once you start your trek, it's all trekking trails. You don't pass any vehicles or nothing in this trek. That's one good part. And another good part is that you can know about these people, local people who are all very good climbers. They are all summiters and everything. They have a Guinness World Record certificate hanging on their hotels walls and everything. So yeah, there are very typical Sherpa people, and then they have their own. I don't know. They have their own way of living lifestyle there. It's different. It's like the the Western life hasn't been there yet. It's like very far from everything. Good. Thank you. And I was surprised about Guru Rinpoche place and Gompa. Mm-hmm. Yeah. They still have many. Yeah, they still have many Guru Rinpoche places. Guru Rinpoche is a very big guru in our Buddhist religion, and before he visited this place and he meditated for a very long time, and then they built small gumpas and small meditating places for the monks or for the lamas who can go there and sit there and then do meditations and stuff like that. And it's not just one, but as we go on treks, you can find it in many places. It's different places, and they have many stories about it. Okay. Thank you, Asun. Yeah. So, ir jautājumi Asunam vispār par Nepālu, jo viņš ir dzīves cilvēks, kas tur dzīvo. Viņš dzīvo kalnos, viņš pa laikam aizbrauc uz Katmandu, un kā es teicu, šis 2027. gada rudens bija intensīvs. Mēs bijām kopā 3 trekos ar viņu Upper Dolpa, Kanchenjunga un pēc tam caur Opa trekā vēl. Tā kā, ja ir jautājumi, es ceru, ka jūs angliski jūs runājat. Elīna Dace. Ieva. Tik bieži zivs nepārlaicis nebūs tādā galā. So, people think about question here. Asun, out of 3, which is your favorite trek? For me, this is a tricky one. Kanchenjunga. Till now, because of course I've been to Torolpa and Langtang many times, and Kanchenjunga was my first time. So I feel like I want to explore it more, and it's like it's not enough. I still want to do more of it. So because it's more wild, or it's actually more wild too. It's compared to Langtang and Torolpa, it's more wild than them. Yes, it's really beautiful. It's like the more you go up, it's like nature is surprising you more with its beauty. I think that's why I'm interested in that too. Out of this, I like this Rolfo. This Rolpa, yeah. That was what I was thinking, that maybe I would wanna explore that, but this wilderness is calling me more. Like I would choose that one probably. Yeah, and the tricky part is, Baba, that you should go there now, because every year it's became more and more civilized. Because the people go there, like 2-3 years ago, there was no tea houses between the villages. Now there is everywhere tea houses. So you should go there. Yes, it's became more. But the good thing is that you can get apple pie. So no, there is no apple pie. So that's another. That's another. Yeah, Asun is going across the Nepal, and he is bringing apple pie tradition in Upper Dolpo, and because apple pie usually there's only in Langtang, right? Somehow. Yeah, in Langtang and Gosai Kund. Okay, vēl jautājumi Asunam? Nu, Dāts uzprast kaut ko, viņš cilvēks ir pieslēdzies, zin kā atskrējis kaut kur lejā uz ciemu, gan jau pa internetu.
Nebūs Elīna. Ieva, tu tur esi, jo nu, tev noteikti arī varbūt kaut kas vaicājums par Nepālu. Jose? Yeah. Čau, Ieva. Jā. No? Ciao. My concern is about this high altitude sickness. Maybe you can tell about that, how serious and how prepared you should be to go in a high altitude. And so, yes, so for this high altitude, the whole education thing, we have this class. We'll held a class in Kathmandu. So we do it with every group. Once you reach in Kathmandu, then we have an itinerary for this. We'll go to a class where what was his name, Wallace? It's Himalaya Rescue Association, Gobi. Gobi, with Gobi, yeah. So yeah, it's the basic knowledge you gotta know is that high altitude sickness is only happens to those ones who really rush or who really take a really high elevation at a really small period of time. So we don't really do that because we always have small days. How do you say? We have days. We are just getting adjusting with the surroundings, the altitude, the environment, everything, and so we take step by step. But of course, the altitude sickness can happen. So the main preparation would be just you gotta let your body know how you feel once you are walking up, because if you're feeling bad and then it's not good, you force yourself to walk up higher. It's better you like rest, or it's better you drink more water, you take more rest, and of course we have different medications for altitude sickness as well, which can always help. Yeah, there is actually one. It's a Diamoxide Health with us, so it's helpful to acclimatize. But there will be this acclimatization track too. Acclimatization, yes. Torque Baba, yes. Yeah. Yes. And also before the trek, we'll go to this Torque Baba at Shivapuri. We'll go there for a hike for acclimatization. So maybe hopefully it will help. What's the highest you've ever been to, the altitude? Some 320 or something like that. 3020. No, but you'll be fine then. 3020 is good height. Also we'll have more knowledge on this once we go to the class with Gobi. He's an expert about this altitude sickness and everything. So yeah, good. Yeah, mainly it's about rushing. Yes, that's what's happened. For example, so Europa this year we just changed the itinerary. Itinerary is a day how you plan go to the Europa. They are usually classic 2 days route. We divide it in 3 days because we saw that it's too high in the 2 days. So it's somehow strange because you see other people just go there, but then you go up, then you see there's other people with a headache. That's because they're rushing, So that's mean all these 3 treks, we already have a good itinerary where we stay and just adjusted to optimization. Yeah. Good. Thank you, Eva. Elīna, tu tur esi? Tāds jautājums, Asvanam? Mums pamazām jāpaļojās. Good. So how is weather in Nepal? So it's winter, no rain, it's cold. Yeah, it's winter. This is dry winter this year. We don't have snow yet. There's no rain. Yeah, you see there is no snow too. Yeah. Okay. The mountains are black. Okay. What's the temperature you have? At night it goes to -10.
It's actually cold. Okay. Yeah. Colder than in I was like, we have, yeah, it's the water on our pipes, they get frozen, so we don't have water in the morning for quite a while. The sun needs to come up. Yeah. Okay. Yeah, but it's getting warmer now actually. Mhm. It's not as cold as it was before a few weeks. It's getting Yeah. warmer, yeah. But no Season snow is this coming. year, so yeah. So when you return to True. your village, so how many conversations you have with local guys from village about your last season about Upper Dolpa, and there was some. Oh you yeah. have- Yeah. Everybody thought I got lost because I wasn't home for about 3 months. Yeah. Okay. And then yeah, of course, I told them about the treks I went to, and everybody was really surprised about Upper Dolpa because there are many guides who have been working in this field for a really long time, and yet they haven't been able to go there. They were like jealous of me, and I was like, yeah, it's a really good experience for me. And it's like it's one of the most it's the most adventurous treks I've ever been to. It was really good. It's many emotions that came in with the trek. Yeah. It's far away. It's two flights, two indoor flights, and you should Yeah. distance, a lot of stuff. It's like let's say next level. Yes, it's really. Yeah, it's next level. Yeah. Good. Okay, good. Love it. No, good. Thank you, Asun. So, could you just keep You're for a welcome. while? I will finish. Then we can. Yeah. Sure. Labi. Nu, tad ko, vai tad Ceropa vai Kanģenģanga rudenī? Es tev palīdzēšu pieņemt lēmumu. Tu to māki. Nu, jā. Nu, nē, es gribu laikam to mežonību. Man īstenībā tas Upper Dolpa, protams, arī kaut kur vēl dzīvo, bet jā. Nu, zini kā, man ir tā, ka mēs bijām ar Asunu 1 gadu tagad, šajā rudenī Upper Dolpu, bet viņam vēl bišķi jāiebrauc, ja tur ir daudz inventāru lietas un tā tālāk. Un es domāju, ka priekš tāda, es tagad, negribu noniecināt tavu fizisko stāvokli, tu esi lieliskam formā, bet tur, es domāju, cilvēkiem parastiem tomēr būtu jāņem vairāk nesēm. Mēs nesām 17, 18 kā gāru, tas tikai daudz vienkārši, tas bija daudz, tāpēc, ka mums bija 7. Vairāk. Jā, mums bija 7 dienu ēšana, telts, visu, jo tā ir tā foršā lieta, tur nav kur. Līdz ar to tur ir, protams, to var samanidžēt, mums bija viens nesējs un Asuns, jā, un tad mēs, jo mums arī viņiem jānes sava pārtika un savas telts, visu, jo tur jau nav kur palikt. Tā kā tur noteikti ir, es domāju, ka es nākošais savos 55 gados savu braukšu, bet es ņemšu līdz tos cilvēkus, kas ir bijuši manīm jau ekspedīcijas tipi. Es zinu, ka viņi arī zina, ka būs smagi un forši iziet. Pēc tam es domāju, ka Asuns būs otrais, mēs jau tā kā varam skatīties, ka viņš jau tad samanidžēs kaut kāds bišķi vairāk nesējis, jo projām būs jānes, tas nebūs ēzelīšu treks, ja kur ir 10 ēzelīšu līdzi, tas tā kā neinteresē. Cits ir tā. Bet Kanģenģanga, jā, viņa ir, jo viņa ne tik daudz tā arī dabas mežonība, bet mums arī tajā programmā ir vairākas vietas, ko mēs paliekam pie vietējiem cilvēkiem mājās, un tas ir rītīgs neicis, tas ir tas, kas tur ir, jā. Tā ir, labi. Ieva, kā tev? Varbūt jābrauc uz Kanģenģangu, klausies savu spāņu draudzeni, tici man, viņa būs jaudīgāk par manu aslu. Es esmu izgājis manu aslu, es tā zinu, par ko es runāju. Tā. Jo cipars, es domāju, ir ļoti labs. Ja tu apskatīsies, cik tur noteikti vietējie gidi, jo es saku vēlreiz, tur tā kā nav manas daļas iekļā līdz ar to. Tā, jau pazuda, jā. Es nepazudu, nē, es tepat esmu. Jā. Es domāju, es skatos savos pierakstos, jo man tie nosaukumi visi ir... Jā, vai ne? Nu tā, jā. Bet, jā, interesanti. Jā, sazvanamies, un tas viss tā kā, jā, viņš ir, man asla ir līdzīga rakstura treks ar to, ka viņš, jā, tur arī zemestrīce diezgan viņas pieķēra, bet, jā,
Ka Džanģanga mēs zinām vairāk arī un zinu, kur var ielīst tie vietējiem un palikt. Un tā ir tā bitīgi smeķīga lieta vienkārši, jo tā kā, guesthouse ir guesthouse, bet tā, kad tu tiesādā ģimenē iekš, pat ne tiec, tu jau visnībā var mierīgi, tad vienkārši vajag saņemties un iet. Tur ir smukti, jā. Tā ir. Tā. Un interesantākais, ka mēs tieši plānojam arī 1. vai 2. aprīlī, tajā maijā. Datumu pat sakrīt, jā, rekā, jā. Tiksimies, jā, vai tā vai šā. Jā. Tad droši aprunājies, vai uztaisam atsevišķus vienkārši sesiju, vienkārši apskatīties, kā ir, kā viņš ir, mēs ir svaigi būtis tajā trekā, tad arī zini, kas ir, jo tur jau arī mainās, es esmu bijis 3 reizes, un šogad tur arī taksi pamainījušās, tā kā tagad mēs jau zinām, kas ir tās izmaiņas, kas tur ir. Tā ir. Elīna, tu tur esi? Jā. Es tev e-pastā nosūtīšu to. Man gan, es te mēģināju sūtīt, tev ir valdis.vanaks@senseofteam. .lv, jā. .lv. .lv, jā. Tad tas ir mans e-pasts, jā. Labi. Tā, labi, tad mēs liekam punktu, ja vēl ir kas vaicājums, nezinu, kur ir Elīna mums un Dace, un ja ne, tad paldies par jūsu laiku. Es padalīšos uz šo cilvēkiem, kas tā kā nebija, vai jums ir interesi saņemt video saiti no ieraksta, ja ir vienkārši, nezinu, paceliet roku, vai tie, kas to, kurus es neredzu. Redzu, ir, jā, Ilze redzu, jā. Jau Māriņa arī pacēla roku forši, jā, labi. Labi, tad Ilze un Ielīga. Labi, paldies liels, un ja kas tad rakstiet, prasiet mani, es tad esi, jā, un tad tiekamies Himalajos, jā, tā kā no mums puses labākais, ko mēs varam, mēs jums iedosim galā. Poršī, paldies! Paldies! Namaste! Okay. Bye-bye. Okay, and I will stop the recording. Čau, Ilze! Es te tev nosūtīšu, jā, bet šobrīd, vienkārši tev tie datumi, un tas pirmais tev tā kā dara, vai kā tev šobrīd ir vienkārši. Tie ir vairāk tie datumi, jā, kas tev derēja. Man ir tie labākie datumi, kas man der. Jā, tas mārts jau tad vēl nekas nav sācies, un tas tāds pirms lieldienām un pirms Jāņiem. Tas maija arī izklausās labs, bet tur es tā kā laikam nē, un es ceru, ka šis nav vienīgi